Salmana pamācības 15. nodaļa. Miermīlīgi atbilde apklusina dusmas, bet skarbs vārds izraisa lielu niknumu. Gudra cilvēka mēle padara viņu mācību mīļu, bet ģeķu mute izverd ģeķību. Tā kunga acis ir visur, un tās noraugās kā uz ļauniem, tā arī uz rimtajiem. Lēnīga mēle ir dzīvības koks, bet melīga ievaino sirdi. Nepraša nonievā sava tēva mācības, bet kas pieņem pārmācību, kļūst gudrs. Taisnīgā namā ir visāda labuma diezgan, bet bezdievi ienākumi slēp sevi pazudinājumu. Zinīgu cilvēku lūpas pauž labus padomus, bet ģeķa sirds nebūt tāda nav. Bezdievi upuris tam kungam ir negantība, bet rimto lūkšana viņam patīkama. Bezdievja ceļš tam kungam ir negantība, bet kas dzenas pēc taisnības, to viņš mīl. Barga pārmācība sagaida to, kas novirzās no pareizā ceļa, bet kas neievēro un ienīst uzliekamo sodu, tam jāmirst. Elle un bezdebeņi stāv atklāti tā kunga priekšā, cik gan vēl jau vairāk tad cilvēku bērnu sirdis. Smējējs nemīl to, kas viņu nosoda, un dod viņam pareizus norādījumus, un tāpēc viņš nebiedrojas ar zinīgajiem. Līksma sirds dara līksmu arī vaigu, bet ja sirds noskumusi, tad zūd arī drosme. Gudrā sirds rīkojas apdomīgi, bet nepraša smute klāsta muļķības. Noskumušajam nav nevienas priecīgas dzīves dienas, bet laba noskaņa rada ikdienas patīkamu labsajūtu. Labāks ir mazumiņš ar tā kunga bijāšanu, nekā liela manta, kam nemiers un raizes klāt. Ir labāk kāpostu virums ar mīlestību, nekā barots vērsis ar naidu. Dusmīgais cilvēks parasti uzsāk rāšanos, pacietīgais turpretī izlīdzina nesaskaņas. Sliņķa ceļš ir kā ar ērkšķiem noklāts, bet taisnotākas ir līdzenas. Gudrs dēls iepriecina savu tēvu, bet nesapratīgs cilvēks ir savai mātei kauns. Vientiesīgam neprašam neprātība sagādā prieku, bet sapratīgs cilvēks paliek uz īstenā ceļa. Kur padoma nav, tur nodomus neizved galā, bet kur ir daudz padomdevēji, tur tie piepildās. Vīram ir prieks, kad viņš pareizi atbild un īstenā laikā teikts vārds, cik tas ir vērtīgs. Dzīves ceļš gudrajam iet strauji augšup, lai viņš izvairītos no nāves valstības tā lejas galā. Augstprātīgā namu tas kungs sagraus, bet nabaga atraitnes robežas apstiprinās. Ļauna cilvēka nodomi un gudrojumi tā kunga acīs ir negantība, bet siršķīstie runā uz viņu laipnīgi. Sīkstulis pats izposta savu namu, bet kas ienīst uzpirkšanas dāvanas, tas dzīvos. Taisnā cilvēka sirds apdomā, kā būtu jāatbild, bet bezdievja mute putodama izvard ļaunumu. Tas kungs ir tālu projām no bezdieviem, bet taisno lūkšanas viņš uzklausa. Laipns skats iepriecina sirdi, laba vēsts atspirdzina kaulu serdi un pašus kaulus. Auss, kas uzklausa dzīves pamācību, mitīs starp īsteni gudrajiem. Kas negrib ļauties audzināties, tas neievēro savas dvēseles pestīšanu, bet kas uzklausa pamācības, tas pieņemas gudrībā. Tā kunga bijāšana ir mācības ceļš, kā kļūt pie gudrības, un pazemība ved godā.